Zigfrīds Anna Meirovics, dzimis 1887. gada 5. februārī, miris 1925. gada 22. augustā. Zigfrīds Anna Meirovics bija Latvijas sabiedriskais un politiskais darbinieks, pirmais Latvijas ārlietu ministrs, kā arī otrais Latvijas Republikas ministru prezidents. Zigfrīda Annas Meirovica tēvs ir Hermans, māte Anna. Pēc mātes nāves un sakarā ar tēva slimību par zēju Meirovica audžtēvu kļuva mātes brālis skolotājs Roberts Fīhols. Dzīvojis Pūrē, vēlāk Kabilē. Mācījies Kabilas pagadskolā no 1900. gada, Tukuma pilsētas skolā, beidzis 1905. gadā. Pēc Mirinova komercskolas beigšanas Rīgā 1907. gadā studējis RPI tirzniecības nodaļā, beidzis 1911. 1918. gadā Latviešu pagaidu Nacionālā padome deleģēja Meirovicam dodoties uz ārzemēm, kur viņš 1918. gada 11. novembrī, nedēļu pirms Latvijas neatkarības deklarācijas, ieguva Lielbritānijas ārlietu ministra rakstisko Latvijas de facto atzīšanu. 1918. gada 19. novembrī viņš kļuva par Latvijas ārlietu ministru un veica šo pienākumu nepārtraukti līdz 1925. gada 25. janvārim. Vienlaicīgi viņš bija Tautas padomes, Satversmes sapulces un Pirmās Saeimas deputāts. Piedalījās Parīzes miera konferencē Versaļas pilī. Sākumā bija delegācijas sastāvā, bet pēc delegācijas vadītāja Jāņa Čakstas atgriešanās Rīgā kļuva par tās vadītāju. 1920. gada novembrī Zigfrīds Anna Meirovics devās uz Romu, Parīzi un Londonu, lai vestu sarunas par Latvijas atzīšanu de jure. Lieliski pielietojot savus diplomāta dotības, viņš sekmēja Latvijas Republikas kā starptautisko tiesību subjektu atzīšana Antantes Lielvalstu konferencē 1921. gada 26. janvārī. Kā ārlietu ministrs, Meirovics bija enerģisks Baltijas valstu, Somijas un Polijas savstarpējās sadarbības piekritējs. No 1921. gada līdz 1924. gadam viņš divas reizes bija Latvijas Republikas ministru prezidents. Labdien! Labdien! Vajadzētu mums parakstīt. Jā, de jure vai de facto vajadzētu parakstīt, ja tā kā? Jā, šeit es parakstīšos. Jā, jūs un šeit jūs parakstīsiet. Jā. Paldies par turpmāko sadarbību. Jā, kā jums arī. Lai jums veiksmīgi. Jā. Labdien! Tātad, lūdzu, šeit būs dokuments, un šis ir jāpārāks. Jūs sākat, jūs pirmais. Uz turpmāko sadarbību. Labdien, Meirovics kungs. Labdien, Čakstas kungs. Jums pienāk 7 apbalvojumi par jūsu ieguldījumu Latvijas un pasaules labā. Wow! Pirmais no ieguldījumiem ir Lāčplēša kara ordenis, 3. šķira. Otrais ir 1. šķiras 3 zvaigžņu ordenis. Trešais ir Somijas Baltās rozes ordenis. 4. Svētā krēsla Svētā Silvestra ordenis. 5. Polijas Polinaires Tuta ordenis. 6. Ungārijas sarkanā krusta ordenis. Un 7.
Francijas Croix de Guer ordenis. Paldies par jūsu ieguldījumu pasaules un Latvijas labā! Lūdzu.